Mēs atgriežamies atpakaļ, tad kāpjot ārā es jums pastāstīšu. Un braucam tālāk uz Masalacu, tā kā tas jau ir ceļš mājup. Masalacā mūs gaida gids, apmēram stundu, pusotra stunda būs šī te ekskursija. Daļēji ar autobusu mēs brauksim, daļēji varbūt ar kājām, jo izejot no tā, cik tur tie koki sagāzušies, kā mēs varam iziet izbraukt. Un tad pusē 4, 15:30, mūs gaida 15:45, mūs gaida pusdienas, ja, par ko arī ir parūpējusies jūsu, kā lai tagad saka, jāuzslavē arotbiedrība, priekšniecība vai vienkārši jūsu kolēģis, kas rūpējās gan par savu, gan par jūsu labklājību, atpūtu un tā tālāk, ja, Gaļina. Tā tad būs jums tur, jā, lūk, jo es saprotu, ka pateicoties visiem šiem te izbraucieniem, izgājieniem un atpūtas braucieniem, ja, pie visa vainīgi ir Gaļina, ja. Tātad mēs braucam uz veikalu, tad ekskursija, tad pusdienas, un tad mēs dodamies mājup ceļš. Mājup ceļš mums būtu vēlams, lai mēs esam pulkstens 20 vai 8 vakarā Rīgā, jo cilvēkiem ir pēdējie autobusi vilcieni, pēc tam uz 9. Un skatīsimies pēc laikiem, tā kā es teicu, ja mums būs laiks, tad mēs uz pusstundu apstāsimies Līvbērzē un šo te maizi, man tā kā ļoti gribētu šo te maizi nopirkt, ja? Tur arī cepumiņu un kūciņas un kulinārija, bet, tas tā, pīrādziņi, viss kaut kas garšīgs vai vajadzīgs un veselīgs, man grūti pateikt, bet, ja garšo un gribās, tad noteikti tas ir veselīgi. Un tad mūsu ceļš šķirās, cik es dzirdēju pausu galām, ka jums un man, pateicoties Gaļinas cītībai, uzcītībai un tā tālāk, mums varētu vēl spīdēt viens brauciens pavisam neliels bez nakšņošanas, varbūt šogad, varbūt nākošgad, ja? Tā kā mēs braucam pašlaik uz veikalu, un veikalā mums būs šī te stunda, 1 mēs būsim veikalā, varbūt nākam 12 mēs būsim veikalā, paldies Mihalīlam, jā. Un jā, es pat gribēju teikt, ka varbūt, ka tie, kams jau ir izstaigājuši un tā kā vairs nav vēlēšanās pirkt ne kafiju, ne končus, ne arī, tur es nezinu, kaste ar aliņiem uz mājām, ja, tad nāk lēnām uz autobusu, nav svarīgi 5-10 minūtes ātrāk, ja, un tā, lai mēs varam bez 5 vienas izbraukt un laicīgi nokļūt arī Masalacā, ja. Ja nu kāds stāv rindā un jūt, ka viņš netiek uz vieniem, lūdzu mierīgi elpojam un kavējam 2 minūtes. Labi, tā kā pagaidām visiem paldies. Сейчас я напишу, что после 8 что после 8 вечера, а ты не хочешь, чтобы он должен подвесить, мне еще арома нужна. Да. Не, я сунулась, он собачий.